izklausījās, kamēr viņi kam? Nu, tādas dalītas sajūtas. Man ir skaidrs, ka pēc 0-4 tipiskā situācijā neko daudz labu nevarētu pateikt. Laikam šī nav tipiska situācija, jo kopumā es varu pateikt tā, ka var spēle salīt divos posmos. Viens posms ir pirmās 80 minūtes, kur pirmajā puslaikā pretiniekiem bija pārsvars, bet mēs bijām pietiekami kompakti. Pašaizliedzīgi spēlējām aizsardzībā, mūsu pāris epizodēs glāba arī vārdsargs, palikām spēlē. Otrajā puslaikā izdevās, teiksim tā, uzlabot aizsardzības darbības tīri struktūrāli. Pēc ielaistiem vārtiem pēc tam bija vesels tāds posms, kad mums izdevās arī pārņemt vadību un arī no maiņu viedokļa spēles ritējumā, es domāju, pārņemt tādu iniciatīvu. Un arī no maiņu viedokļa mēs mēģinājām uzlabot, teiksim, atsvaicināt tieši uzbrukuma grupas darbības, lai mēs varētu atgriezties spēlē pēc ielaistiem vārtiem, izlīdzināt rezultātu, un mēs bijām vairāk kārt ļoti tuvu. Un tas attālums starp to, ka tu esi spēlē, tu izlīdzini rezultātu, un to, ka tu zaudē 0-4, tas bija tas, ko mēs redzējām šeit no meistarības viedokļa. Pretinieks mūs ļoti skarbi nosodīja par to, ka mēs pārāk atbrīvojām zonas, pārāk metāmies uz priekšu. Un es domāju, ka pēc tiem otriem vārtiem gan mentālā spēka, kaut kur gan arī fiziskā spēka mums vienkārši tāds izsīkums iestājās, ņemot vērā tomēr šīs divas abas sarežģītās spēles, un abās spēlēs diezgan daudz spēks mēs palikām uz laukuma, un es domāju, ka šādās spēlēs atslēgas moments ir tad, kad tev ir tāds pārsvars un ir iniciatīva, ir pienākums gūt vārtus, lai tu varētu uz kaut ko pretendēt rezultātu ziņā. Skaidrs, ka arī pēc otriem ielaistiem vārtiem mēs disciplinētāk nospēlētu, mēs varētu izvairīties no tiem diviem otriem vārtiem, bet citādi es gribu teikt, ka izšķirošs moments bija tieši tas, ka mums neizdevās gūt vārtus, jo, ja mēs gūt vārtus, domāju, tas arī mentāli iedot emociju, iedot papildus spēku, kur mēs uz emocijām varētu to galotni arī izturēt no fiziskā viedokļa. Grūti bija saprast, kur atrodas. Nē, skaidrs, ka tie ielaistie vārti, viņi bija sekas tam, ka mēs pazaudējām mazliet to spēles struktūru. Mēs metāmies jau pa daudz uz priekšu, daudz nevajadzīgas individuālas darbības, nesaprotams, bija individuālas kļūdas. Un tas bija arī tas, ko es pēc spēles diezgan tā stingri arī komandai pateicu, ka tā mēs nevaram atļauties spēlēt. Un tur ir arī tāda līderība no centra aizsargiem uz laukumā, lai šo struktūru saglabātu, lai būtu kārtība uz laukuma. Un te mēs pārāk avantūriski, apmēram, ja jau 0-2 nav ko zaudēt, jāmēģina kaut kur atrast moments, bet tas nav attaisnojums. Tas nevar būt attaisnojums tādām kļūdām, kāds viņas mums bija uz laukumā pēdējās minūtēs tieši pēc otriem gūtiem vārtiem. Kā trenerim tas bija tāds nepatīkams pārsteigums, ka šādi izlases izskatījās pēdējās minūtēs? Pārsteigums par galotni? Jā, jo tomēr nav raksturīgi Latvijai šādi aizdīspēles galotnes. Tas bija zināmā mērā pārsteigums. Tas bija tāds, droši vien tas, ka es gaidīju, ka mums varētu būt grūtības šīs spēles noslēgumā, ņemot vērā mūsu ierobežoto spēlētāju resursu, ka šobrīd ir mums diezgan daudz izkrituši spēlētāji un divas sarežģītās spēles, jā. Bet tomēr tanī brīdī, kad mēs bijām puslaika vidū jau pārņēmuši tādu iniciatīvu un iegūši arī emociju, jā, tas bija pārsteigums, ka pēc tiem otriem vārtiem mēs tā apstāstamies. Tas bija tāds emociju un spēka izsīkums spēlētājiem un viss tas resurs tika izstrādāts un beigās nepietika spēka saņemt. Kas nav labi, mums no tā jāmācās un tā nedrīkst spēlēt. Jā, tas bija spēles plāns, jo mēs gaidījām, kad pretinieks mūs presingos, mājās spēlējot, pēc uzvaras pret Horvātiem ar lielu iedvesmu, un mūsu tas plāns bija censties to tādā veidā no tā izvairīties, ka mēs paši mēģinām agresīvāk spēlēt, mēģinām varbūt kaut kur pat avantūriski dažos momentos nekaunīgāk nospēlēt, bet skaidrs bija arī tas, ka mēs sapratām, ka kaut kad spēlē būs epizodes un momenti, kad pretinieks paņems bumbu zem kontrolas, un tad ir jāspēlē pacietīgi, jāmeklē iespējas pretuzbrukumiem. Tā kā, ja runā tieši par pirmo puslaiku, tur bija zināmas kļūdas, pretinieku momenti, bet kopumā mēs es domāju, struktūrāli to pirmo puslaiku izturējām. Un otrajā puslaikā bija ļoti svarīgi, lai mēs sagaidītu to momentu, jo tas, ko es arī komandai teicu, ka šajā spēlē būs kaut kāda situācija, būs kaut kāda momenta, cik viņš būs ilgs un cik mēs tajā brīdī spēsim izmantot
to nevarēja pateikt, bet būs moments, kad mums būs iespējas. Mums būs iespējas, un tas principā tā arī bija, un mums pietrūka realizācijas, un pēc tam jau pretinieks nodemonstrēja savu klasi. Nu, tā pirmā ideja bija tāda, ņemot vērā, ka mēs tomēr gribējām arī, lai pārvarētu arī pretinieku spiedienu, ne tikai presingam pāris izbumbas uz uzbrucēju mēģināt aizķerties, bet mēs gribējām spēlēt ar bumbu, un Aleksejs iepriekšējā spēlē to ļoti kvalitatīvi izdarīja, viņš labu spēli aizvadīja, un mēs sapratām, ka tās kvalitātes mums būtu vajadzīgas tieši pirmajā puslaikā, kamēr mēs vēl paši esam svaigi, lai mēs organizētāk izietu no aizsardzības, arī tieši caur šo kreiso malu, kurai tuvāk, tā kā Aleksejs arī bija, lai mēs to trīnieku veidot no tādiem tehniskiem ātriem spēlētājiem. Savukārt pārtraukumā jau reāli mēs redzējām, ka tieši no tāda fiziskās divcīņas viedokļa viņam ir grūti, jo viņi tur, tās pretinieks nospiež, un mums vajadzēja tur fiziski spēcīgāk spēlētāji. Tās bija galvenais arguments. Eduarda Agrāja dzeltenā jau arī ietekmēja viņa darbības pēc tam. Jā, droši vien, kad jā, un arī nevar teikt, ka arī tādā galotnē visas tās darbības, kas tur notika, ka es paliku apmierināts ar visus, ko es redzēju viņa izpildījumā laukumā. Bet skaidrs, kad analizēsim, tiksim ar to skaidrībā. Kopumā skaidrs, ka spēle bija pret nopietnu pretinieku. Mēs gājām uz zināmu risku vienā momentā un diezgan daudz spēkus uz to patērējām, un tad vajadzēja, nonākt līdz tam taustāmam rezultātam, lai varētu to galotnē pretendēt uz punktiem. Es nerunāju par ielaistiem 2 vārtiem. No tā mēs varējām absolūti, un mums bija pienākums izvairīties. Es runāju vairāk par to, lai paliktu spēlē cīņā par punktiem. Raimonds Krollis, jāprecizē, vai iepelnīja šo maiņu vēl pirms ielaistiem vārtiem, jūs sūtīja uzreiz pēc pirmajiem ielaistiem vārtiem un pastāstīja, kāpēc tik agri varbūt arī gribēja mest spēlē Raimondu, kurš nav spēlējis iepriekšējā mačā. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs ar Raimondu šajā spēlē nopietni reiķinājāmies, un mēs arī redzējām, ka Eduards Daškevičs tieši aizsardzības darbībās viņam jau klājās grūti. Mēs to maiņu gatavojām, tā nebija maiņa kā reakcija uz ielaistiem vārtiem, tā bija plānota maiņa. Sakrit tā, ka tādā brīdī mēs ielaidām pirmos vārtus. Bet Raimonds kopumā, īpaši to pirmo periodu, ko viņš izgāja, viņš ļoti kvalitatīvi nospēlēja. Pēc 0-4 noteikti būs spiediens no līdzjūtējiem, nezinu, vai no Latvijas Futbola Federācijas puses, ko treneris var atbildēt līdzjūtējiem pēc vēl viena nevisai patīkama rezultāta izbraukuma mačā? Jūs ziniet, es laikam jau esmu nogurs uz šo jautājumu atbildēt, un vairāk arī neko vairs nevienam neatbildēšu. Es atbildēšu tikai to, ka mēs godprātīgi darām savu darbu, un katrā spēlē, arī šajā spēlē, tie līdzjūtēji, kas skatījās spēli, nevis tikai lasīs virsrakstus, ko vai jūs uzrakstīsiet vai kā cits, bet kas reāli skatījās spēli, es domāju, ka viņiem būs ko atrast pozitīvu tādā visā, un ne tikai norobežoties rezultātu. Tie līdzjutēji, kas gribēs atrast kārtējo iemeslu, lai nokritizētu, viņi tāpat atradīs. Tā kā katrs šai brīdī, lai dara to, kā viņš uzskata par pareizu, es varu pateikt, ka mēs ļoti nopietni gatavojamies un atstājam visus spēkus šajā spēlē uz laukuma. Rezultāts nav labs un pēdējās 10 minūtes nav labas, bet tajā pašā laikā esošā situācijā mēs nebijām arī tālu no tā, lai tā bilde būtu pavisam citādā šodien. Un varbūt cik liela tev kā trenerim vilšanās tieši par tām pēdējām minūtēm, vai tāpat vairāk skaties uz to kopējo bildi, kas bija šodienas mačā? Man izskatās, ka treneru uzdevums ir skatīties gan pozitīvās, gan negatīvās lietas, un skaidrs, ka šobrīd emociju ziņā šajā brīdī droši vien vairāk emocijas rāda pēdējās minūtes, tas, kā mēs noslēdzām spēli, tāpēc es domāju, ka jā, ir vilšanās par šo spēles noslēgumu, un savukārt vispārējais, kas attiecās spēles gaitu uz darbībām, tas droši vien tad, kad jau mierīgāk tu mazliet analizēs un skatīsies, kas izdevās, kas ne no tā plāna, kas bija, tad droši vien varbūt tas varēs nogludināt mazliet to sajūtu, kas bija par spēles noslēgumu. Tāpēc jā, droši vien šobrīd vairāk tā emocija ir no tā neveiksmīgās spēles noslēguma.